Nu, pasties, kā komentātori man uzmeta. Karoči filmēju tos video par Korsu, un starp citu, jā, vēl atcerējos, es tagad braucu ar Korsu, šodien visu dienu braukājos, un reāli, nu, viena kreisā pusi ciet, kur mēs uzlikām, mēs vēl amīti mainījām aizmugurējo, jo tur kaut kas skrapšķēja, tur nebija pieskrūvēts, kā vajag, es jau biju pasūtījis jaunu amīti, nu, ka jau pasūtīts, ko tad atpakaļ nedos, uzlika jaunu amīti un atbalstu, un tas amīts ir diezgan ciets. Nu, gāznieks, ne, nu, viņiem visiem ir iekšā eļļa, bet, nu, karoči, viņš ir stingrs. Un es jau čomiem teicu, nemetiet veco ārā, jo viņš bija labs. Un, laikam ir izmetuši. Un, karoči, es gribēju atlikt atpakaļ to veco amīti, jo tas bija mīkstāks. Un, tagad man būs jāmēģina atrast kaut kāds, es sūtīšu droši vien kādus 6 amīšus, mainīšu viņus pa vienam, lai saprastu, kurš ir komfortīgākais. Bet kāds bija uzmetiens, nofilmēja to video, kas bija tur iepriekš ar tām birstītēm. Un kaut kāds gudrinieks man iekomentēja, ka Lidlā esot birstīts, kurā, vienalga visos. Es aizbraucu, pirmkārt, tādā Lidlā es nebiju bijis. Visi salikts haotiski. Veceņu zeķis, šļauka, pēc tam kaut kādas olas, saprotu, vienkārši tāds bardaks nenormālais. Es saku, te nav. Ieva saka, reku vēl ir tās, nu, tipa kaut kādas detaļas. Tā kā, roči, mēs izstaigājām visu, nav tur nekādas birstītes. Cilvēki, kam uzprasīt, tur nebija neviena, nu tā, apkalpotāja. Bet, nu, es skatos, ir haķabi šitāds gaisa šļauka, šitā, nu, šļauka, nu, tu saproti. Kompresoram gan jau šitādi īsti nedara, būtu pa tievu, bet metināšanas pagarināšanai, tā ka krās taisam mocim stiprinājumu, nu, tā vismaz kaut ko nopirku tanī jūsu Lidla fani. Kaut kā tā, bet drāšu birstītes tur nav, šļauka ir, un Korsai amīts ir samainīts, bet jāliek būs atkal cits amīts. Vispār jau laikam nevajag to Korsu pārdot, vai ne? Uztaisīsim apakšā pretrūs, notīrīsim to slieksni, kurš tev tur bija kaut kad tīrīts, nezinu kāpēc. Ko? Ralf, ko, bļa, jūs visi skatāties uz mani tā it kā nevajag Korsu? Nahujam, es nesaprotu, kas jums ir? Mašīnai nekāda vaina, nav status? Nav lāpstiņas uz stūris, nav paskaties kāds kabinets. Ko tu saki, Ralf? Neko labu. Jā. Pirmkārt, viņam nav kaut kāds N43 motors. Otrkārt, mazs nobraukums. Kāds tur vispār var būt problēmas tāda mašīna? Tik rulē, pareizi. Kur tu krati galvu, bļa? Ot, bļas. Es principu pēc viņu atstāšu līdz 1. vecumdienām pārdošu Lexusu. Bet Lexus jāsametina pirms tam. Pareizi. Un braukšu Korsu, principu pēc. Un visiem rādīšu kaķi pakaļus. Skaties kaķi pakaļā. Ot tā kaut kā. Peace.